Gada pārskats ir patiesībā tāds viens liels projekts. Un tas nav tikai grāmatvežu projekts. Tas ir projekts visam uzņēmumam kopumā. Jo, lai mēs sagatavotu patiešām kvalitatīvu, reprezentatīvu gada pārskatu, šī gada pārskata sagatavošanas iesaistē ir jābūt gan grāmatvedim, gan obligāti, protams, uzņēmuma vadībai, gan, piemēram, tas, protams, ir atkarīgs no uzņēmuma darbības specifikas un lieluma, gan arī attiecīgi, piemēram, ražošanas cilvēkiem, nezinu, pārdošanas cilvēkiem un tā tālāk. Protams, ir atkarīgs no struktūras, bet gada pārskats ir īstenībā tāds liels projekts, kur, protams, ir vajadzīgs projekta vadītājs. Un, kā vienmēr, šī jautājumā projekta vadītājs ir grāmatvedis, to jau mēs lieliski zinām. Un kāpēc grāmatvedis? Tāpēc, ka viņām ir visas grāmatvežu jums tieši, ja? Jums ir visas šīs te galvenās zināšanas, iemaņas, kā šo projektu novadīt pareizi. Saliekam grafiku, kad jūs un kad es ar jums strādāju. Ja? Lai mēs esam vienā tajā nedēļā, kad jūs varat ar manīm strādāt, un es ar jums arī strādāju, mums informācija notiek laicīgi un apritē. Un tad iziesim ātri šīm 3 pozīcijām cauri. Pirmais ir šis digitālais risinājums par šiem pašapkalpošanās portāliem un datu apmaiņām. Mēs īstenībā gribam šogad nedaudz uzlabot savus peļņas rādītājus. Tā atbilde ir noteikti nē, mēs nedrīkstam politikas mainīt, lai uzlabotu šos rādītājus. Kas 3 gadījumos debitoru un kreditoru parāda atlikumus bilancē norāda atbilstoši sabiedrības grāmatvedības datiem. Tad mēs varam palikt pie saviem datiem, ja mums ir visi absolūtie pierādījumi tam, ka mūsu dati ir pareizi.